Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Seko norādījumiem. Šodienas rakstu vieta. Tad nu raugaities nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Efeziešiem 5. nodaļa, 15. līdz 17. pants. Šodienas pārdomas. Piekritīs, ka ir svarīgi izprast sezonu, kurā dzīvo, lai varētu izmantot visas tās priekšrocības. Nevelti saka, rāža, kas novākta neīstajā laikā, ir zaudēta raža. Bībelē Ābrahāmu sauc par mūsu ticības tēvu. Vai zini, kas vieno Ābrahāmu, viņa dēlu Īzāku un mazdēlu Jēkabu? Viņi visi turpināja pieaugt bagātībā, pat sausuma un bada gados. Kā viņiem tas izdevās? Tas izdevās tāpēc, ka viņi pazina savu Dieva balsi un sekoja viņa norādījumiem. Piemēram, Īzaks, paklausot Dievam, palika savā zemē, lai gan sākās bada laiki. Viņš iesēja sausā laikā, kad neviens cits to nedarīja. Rezultātā viņš novāca pārdabiski lielu ražu. Šis paklausības solis viņam deva dāsnu nodrošinājumu laikā, kad apkārtējie ļaudis cieta badu. Apņemies dzīvot nepārtrauktā sadraudzībā ar Dievu Jēzu Kristu. Visu laiku uztur savā apziņā ticību patiesībai, ka tu dzirdi Jēzus balsi un viņš ir ar tevi, lai tev palīdzētu, dotu mieru un pārdabisku nodrošinājumu. Šodienas lūkšana. Tēvs, piedod, ka pagātnē esmu izšaubījis tavus norādījumus. Es atveru savu sirdi un prātu patiesībai, ka tu esi ar mani un esi gatavs mani vēst pa svētības ceļu. Paldies, ka dod man žēlastību saprast tavu prātu un sekot taviem norādījumiem. Jēzus vārdā. Āmen.